Paldies, ka jūs mani vēl klausaties. Trešais vingrinājums. Glaudīt debesis un zemi. Bet interesanti, kāpēc. Jā. Ot, kāpēc? Kāpēc man tas būtu jādara? Bet biežākais jautājums arī darba vietās, protams, ne attiecībā uz šo vingrinājumu, bet šis kareivīgais protests. Kāpēc man tas būtu jādara? Kas tu tāda esi vispār? Ko tu man te māci? Ja? Tā, puķu pods netraucēs. Netraucēs. Ok. Ja es kā cilvēks, kas ir mācījies psihotraumas, kas ir veicis coachingu, kas ir palīdzējis attālināt cilvēkiem, kas ir dziedinājis pēc fotogrāfijām, ārstējis ar mantrām savu ģimeni, elementārās un sarežģītās lietās, pētījis dzimtas programmas, apguvis neirografiku, iesācis apgūt. To apgūt nekad nav iespējams līdz galam. Tur nav vispār nekāda ierobežojuma. Es savā laikā iestājos kompānijā Inkruzis un tur strādāja ļoti daudz psihologi. Un viena no tēmām, tu no rīta piecelies, tu sagatavojies tam, ka tev ir jāsatiekās ar klientu. Bet tu nezini, kurš būs tas klients, kurš nāks ar tevi strādāt vienā komandā. Tu to nezini. Ja? Un tāpēc viņš vienkārši dod kaut kādu psiholoģisko aspektu, lai noskaņotu smadzenes dienai. Es visu neatceros, ja viņš saka. Es būšu kā čūska, kā sarunāšos. Es būšu kā suns, es būšu kā, lai pačandītu, lai dabūtu tos, kas ir apkārt. Ja, viņš saka, ar vienu roci, ar otru. Es varu būt peldētājs, es varu būt zivs, es varu būt jebkas, bet man ir kaut kāds mērķis. Tad šis vingrinājums praktiski jau pēc tam, kad bērns ir palūdzis būt. Jā, atbrīvojās plaušas. Bērns palūdza Buda. Atbrīvojās plauša, atbrīvojās sirds, tā tad arī atbrīvojās klepojot, žāvājoties, atbrīvojās krūšu kurvis. Ja, man tā kā jau priekšā pasaka, ka tajā brīdī, kad es glaudīšu zemi, man atbrīvosies krūšu kurvis, es sajutīšu zemi, kāda zeme ir. Es viņu pataustīšu. Ja? Es viņu tā kā ar plaukstu varu sajust, aptaustīt. Zemē ir dažādi. Kāda zeme, kad viņa ir sasalusi? Kāda zeme, kad uz viņas ir zālēs? Kāda zeme ir, kad tur aug koki? Kāda zeme ir kā planēta zeme? Kāda zemes iekšienā struktūra ir smiltīm? Teiksim, tam slānim, kur jau ir pazemes avotu ūdeņi. Kāda ir zemes pazemes avotu ūdeņi? Kāda ir zemes uguns? Un paceļot plaukstu augšā, plāstot debesis. Katru reizi, kad mana roka izstiepjās gara un spēja saškaustīt zvaigznes, man nevajag astrologu pakalpojumus. Es zinu, kādā pozīcijā ir Mars, kādā Venēra, kādā Jupiters, kādā Neptūns, Saturns, Plutāns un piena ceļš un varbūt pat arī tālāk. Tik daudz, tik tālu, cik mana apziņa spēja izstiept, iedomāties, iztēloties. Tik garas var būt manas rokas, un tas ir sasniedzams. Bērnam līdz 4 gadu vecumam, ja kaut ko atņem, viss, kas ir bērna rokās, tas ir viņu roku turpinājums. Bērnam atņemt mantiņu ir tas pats, kas noraut rokas.
atjaunosim rokas, to, kas ir norauts tam bērniņam, kas lūdza budu. Tātad stāvam uz zemes, izaugam lieli, vai zeme mazā apakšā varbūt ir, tā kaut. Tā kā uz bumbas vienkārši, liels cilvēks. Ir zeme, ir debesis, cilvēks, kosmos un zeme savienoties ar Dao. Tātad kājas plecu platumā, stāja brīva, varam drusiņi pašūpoties ceļos, lai atbrīvotos. Gurni, sajust šo kustību, viegli atbrīvojam plecus. Tātad vingrinājums. Rokas paceļ uz sāniem ar plaukstām uz leju. Sajust zemi. Un uz priekšu, saskaroties īkšķu galiņiem kopā. Ar acīm ciet, ziniet, tas būs tā kā padomju laikos, kad izkāpa no mašīnas, tests uz alkohola, vai tu vari pieskarties ar acīm ciet pie deguna gala. 3, 4, 5, smalkā motorika, 6, vai es to varu izdarīt? Vai es vispār jūtu sevi savu ķermeni? 7, 8. Tas arī ir viens no top jautājumiem psiholoģijā, sajust sevi, vai es vispār sevi jūtu, vai es jūtu savu ķermeni, kas es esmu. Un laudot zemes, kosmosu, sajust kosmosu, saskarās ar maziem pirkstiņiem kopā. 1, un sajust debesis, kosmosu, zvaigznes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Noliecam plaukstiņus uz leju un ir izvingrināti pleciņi, arī ir saspringzinājums. Pirmkārt ir jānotur tās rokas. Un tās manas rokas, vienmēr manas rokas. Ir saspringzinājums. Un ir atbrīvošana. Tās ir tikai 8 reizes. Kundalīnī jogā, ja tu gribi būt eņģelis, tu ar spārniņu kustini 3 minūtes. Vienu roku. Šeit izvingrinās. Otru roku. Plus vēl tu esi eņģelis, tevi spārni. Vai arī mantra gobinde mukande udare apare hormonu sistēmas sakārtošanai. Mantra, kas skaitās, kas piesaista labklājību. 6 minūtes. Skaiti un skaties uz degunu galu. Tās ir 6, te ir tikai 8 reizes. Humāni. Sākam. Acis ciet. Nē, pirmo reizi var ar acīm vaļā. Vienkārši, lai saprastu, pamēģinātu. Bet, ja es gribu sajust, lai strādā man smalkā motorika, sajūtas, saspringzinājums, atslābināšanās, vizualizēšana, tātad iztēle, acis ciet, Liels cilvēks stāv, viņš var parūpēties par zemi, zināšanām, ko zeme sevī slēp, nemaz nerunājot par kosmosu. Tātad sākam. 1, 2, 3, es pieskāros puķei, forši būs laba diena, 4, 5, es saņēmu dāvanu, 6, 7,
8. Vēl vienu dāvanu saņēmu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es saņēmu vēl vienu dāvanu kreisajā rokā. Jā, bet es pabeigšu vingrinājumu. Paldies par dāvanu. Plaukstus uz leju lēnām nolaižam. Šeit man ir zobens rokā. No augstākām pasaulēm viņu var pakustināt. Tā kā džedajs. Čiņ, 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 čiņ. Hop. Kur man viņu likt, kam tas ir paredzēts? Un pārkāja sāpe kreisajā kājā celī. Tur vēl kaut kas ir, tur ir vēl viens. Viņi laikam savā starpā cīnījās. Čiņ, 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 čiņ. Ķermeņa reakcija. Salūds. Aplausi, mums aplausi.